25% izaugsmi, vēl neesi 25 spēcus dabūjusi. Tad tas ir kaut kur ceļā. Viņi ir izrakstījuši. Man tiešām gribējās visiem dot. Ar savu naudu vajag dārgi. Tev 25 ir mierīgi visiem. Tagad vajag durstīt. Tagad uzmanieties. Man ir tādi mērķi, kuriem man ļoti gribējās. Tā, ka uztaisīt tekstu un reāli redzēt to rezultātu, jo viņš ir tik ļoti pašpārliecināts par savu veselību. Tik pa brīdim viņš redz kaut kādas blaknes un nianses. Nu tā. Tu par mani? Ko tad? Es par tevi. Blaknes. Traki, vai ne? Ok, bet otru iegūto balvu tu saņēmi. Jā, es saņēmu. Man vakardien bija mentorings ar Orienu. Bija reāli interesanti. Bija fanīgi, jo viņš īstenībā pārsteidzošā kārtā. Man bija vinējas 30 minūtes, bet viņš mums veltīja stundu. Tad es saprotu, ka tas ir jau avansā par nākošajiem 25%. Varbūt, jā, viņš daudz ko pieprasīja uzreiz. Jā, bet nē, bija ļoti interesanti. Loģiski, kad bija satraukums. Un, ko prasīt tādam grandam, teiksim, kurš ir Zīno vispār dibinātājs? Tu nevar atrast to īsto jautājumu. Es tur biju sarakstījusi, šausmas, man bija tur fonā lapiņas, es lūrēju un mēģināju. Finālā es, protams, neko nepajautāju no tā visa, kas tur bija. Bet es toties atnācu ļoti labi jautājumi un ļoti labas atbildes, un kas man bija pārsteidzoši. Protams, runa gāja īstenībā par jauniem partneriem. Kā viņiem parādīt to pārliecību, ka tu jau zini, kā nokļūt, tu jau zini, kā darīt. Kā viņam ieskaidrot to, kad pats uzticies, es tev parādīšu, es tev pastāstīšu. Un viņš reāli atbildēja, principā to, ko es arī daru, tādā ļoti primitīvā formā. Un viņš man tā arī teica, viņš saka, tev ir jāuztver tas jaunais partneris kā jauns bērns, tāds pa pusē tīris, kurām tagad mēģina iestāstīt dzīves patiesību, bet mēs zinām, kā braukt ar šito riteni. Viņš noklausīsies, pagriezīsies, izdarīs pa savām, un tādā brīdī viņš teica, tev ir ļoti jābruņojās ar pacietību, jo tu taču nevar to savu tīni pasūtīt dēļ. Tas ir tavs tīnis. Un viņš tiešām man tā arī stāstīja no bērna prizmas, un es sapratu, ka es īstenībā visu laiku arī partneriem runāju par to atbildību, ka mums ir jāuzņemās tā atbildība, mums ir jāuzņemās tā iniciatīva. Un viņš to arī apstiprināja. Un pats fināls bija, viņš tā arī teica, jo ātrāk viņš nokļūdīsies, apdauzīsies, jo ātrāk viņš nokļūs līdz sasniegumam. Tā. Un tev ir jāļauj viņam izmērīt tās robežas, kā pārbaudīt, kā kļūdīties, kā apsisties ar to visu sistēmu, neklausīt tevi, galvenais neapmēsties to visu, bet pacietīgi stāstīt to pareizo riteni, ko tu esi izgājis cauri un ko tu zini. Un lai viņš mēra tās robežas, un ja tu mācies pareizi pie viņa pieiet, viņš atgriezīsies un fināls būs darba galds, plāns, sasniegumi. Tā. Es zinu, ka runājot par to pacietību, es esmu arī no dažiem taviem partneriem dzirdējis to, ka ir mirkļi, kad tu neesi pacietīga, kad tu viņiem tā kā to sienu noliec priekšā un tad atveizējies un tad mudrini. Nav tik traki. Man arī ir selektīvā dzirde kā bērniem. Un tā arī bija Marta kampaņā. Man bija tā, ka es savā tekošajā darbā es jau biju noformījis 2 partnerus, līdz es zināju, ka tur viss notiks. Atslēdzu vispār to sarakstu, visu savā galvā. Pūkstens 5 un es zināju mērķis tā. Piezvanu, neceļu. Labi. Zvanu tālāk tiem komandā, kas ir tas, kas man ir jāizceļ. Jau visus sarunāju, visiem pateicu, tu darīsi tā,